Iedomājies, bez mana nopelna tētis un mamma man ieņēma. Kādu brīdi, acīm neredzamā procesā, mātes miesās veidojās cilvēka bērns. Tieši tāpatās arī kristībā bez mana nopelna Dievs mani darīja par savu bērnu. Kā 9 mēnešus attīstījos kā cilvēks, tāpatās šajā dzīvē, svētapšanā, es attīstos kā Dieva bērns. Kā es nomiru tai dzīvei mātes miesās un piedzimu šeit, tā nomirstot šai dzīvei, mēs piedzimstam mūžīgai kopā ar Dievu. Iedomājies, cik brīnišķīgi. Katrs mēs esam piedzīvojuši līdzību, kas notiek ar cilvēku, kas tic un top kristīts, kas notiek ar cilvēku, kas dzīvo svētdzīvi, saskaņā ar Dieva gribu, un kas notiks ar mums visiem, kas ticam, ka Jēzus ir Kristus, ka nomirstot šai laicīgai dzīvei, Dievs mūs augšām cels mūžīgajai. Kad sieviete dzemdē, tā ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāta, bet kad viņa bērnu ir dzemdējusi, šīs ciešanas viņa vairs neatceras aiz prieka, ka pasaulē piedzimst cilvēks. Turamies pie Kristus.